ka tas ir kaut kas, ko mēs neesam pelnījuši, bet viņš mums to dod. Un arī liela žēlastība ir dzīvot mūsu zemē Latvijā. Un paldies Kristīnai, kas ir šo sagatavojusi. Slavu Dievam par to. Jā, mūsu karogs atgādina izlietas asins. Vispirms jau tas atgādina, ka Kristus ir izlaists asins par mums. Un, jā, mēs esam tikai 1,8 miljoni, plus mīnus. No 8,5 vai cik tagad ir miljardiem. Un mums ir šī privilēģija un svētība, ka mums ir sava zeme. Tā kā sargāsim to. Lūksim par to. Un tāpēc aicināšu visus arī piecelties un kopīgi nodziedāsim mūsu tautas lūkšanu. Ja? Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Kur Latviju meitas dzied, kur Latviju dēli dzied, lai mūs tur laime dien, mūs Latvijā. Kur Latviju meitas dzied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laime dien, mūs Latvijā. Amen. Amen. Lai tas kungs ļauj mūsu tautai laimēt diet, vai ne? Laimēt diet. Jā. Bet kas tad ir laime? Kas ir laime? Kā Jēzus, kad viņš tuvojās Jeruzalemē, zinot, ka Izraēla tautu viņu nepieņem un nepieņems, viņš teica, kaut jūs zinātu, kas jums pie miera vajadzīgs. Kaut jūs zinātu, kaut jūs to satvertu. Un patiesībā arī par mūsu tautu mēs varam lūgt, kaut viņi saprast, kas viņiem pie šī miera ir vajadzīgs. Un arī mums šeit patiesībā ir savā ziņā, jebkura ģimene, ja, ir tādā projekcijā, tāda pati Latvija, tikai maziņa. Ja, tā kā maza kopiena, un katrā šajā kopienā ir vajadzīgs satvert to. Katrā kopienā ir vajadzīgs satvert šo mieru. Un patiesībā tas, par ko mēs šodien runāsim, par mieru un spēju norimties, tieši ko arī Linda iesāka, varējām arī beigt. Savā ziņā es tikai kaut kā mazliet garāk to visu stāstīšu. Principā, kā norimties un neielaist pasaules to trakumu, to nemieru, citas vērtības mūsu ģimenē, arī draudzē. Arī draudzē to var izdarīt. Un ja mēs uzdodam šo jautājumu, ja, kas tad ir laime? Un mēs visi labi zinām, ka galvenā laimes formula nav pilns maciņš vai arī laba veselība vai slava vai visas šīs lietas, vai ne? Mēs zinām, ka cilvēki tāpatās, kuri šīs lietas ir sasnieguši, kuriem liekas, ka viss ir, viņi tāpat krīt depresijās, atkarībās un kādu pat izdara pašnāvību. Tātad es ticu, ka vislielākā laime ir tad, kad tev ir miers ar Dievu.
Tad, kad tu zini Dieva plānu savai dzīvei, un kad tevī ir redzama un jūtama gara augļi, ka tu vari būt kā šis koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kuras saknes ir iedzītas dziļi ūdenī, un ka tu vari smelt no viņa dziļumiem, ne? Un par to arī mēs lūdzam par mūsu zemi Latviju, par mūsu latviešu tautu. Un jā, šodien par mieru un par spēju norimties, jeb sastapties. Spēju norimties un sastapties ar Kristu. Un zināmā mērā tas arī šķiet tāds turpinājums tam, kas tika sludināts iepriekšējās 2 reizēs. Pirms tas bija par mīlestību, ja, ka Kristus ir mīlestības avots, un par šo piedošanu, kad ir svarīgi. Piedošana ir svarīga, lai mēs neielaistu to pasaules trakumu, nemieru sevī dziļi, lai tas nepārvērš rūgtumā. Kā vienmēr var teikt, vispirms tas ir priekš manis, to, ko šodien teikšu. Un kā parasti Jānis saka, kad ātri tiek pārbaudīts, tad arī mans miers šodien uzreiz tika pārbaudīts. Atkal kaut kam nenotiekot pēc mana prāta, tā kā es vēlos, tā kā vajadzētu, tā kā būt pēc pulksteņa un pēc laika. Bet vai Dievs grib, ka mēs sevi tajos mirkļos nosodam? Vai Dievs grib, ka mēs tajā sastapšanās procesā dabūjam ar rīksti? Nē, viņš grib mūs sastapt, viņš grib mūs samīļot, pateikt, celies, mēģini vēlreiz, dari mazliet savādāk, dari tā vai šitā. Un vispirms par mieru, pēc tam vairāk par šo sastapšanos. Par mieru, ko Dieva vārds saka? Jāņa 14, 26, 27. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod. Es jums dodu, jo jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tātad veids, kā mēs varam saņemt Dievu pārdabisko mieru, ir caur svēto garu. Un kas tad ir šie gara augļi? Ja mēs saņemam Dievu garu, tad šie gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet, kad svētā gara augļa īpašības mūsos nav, jeb kaut kādu ārēju apstākļu vai iemeslu pēc pazūd, mūsos piezogas miesas darbi, kas ir rakstīti tieši turpat Galatiešiem 5, 19, 21. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elpkalpība, buršana, ienaidis, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, zeršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas. Un, ja mēs skatāmies, tad visu laiku notiek cīņas starp šīm abām lietām. Visu laiku ir kaut kas centīsies tavu mieru savākt, tavu mieru nolaupīt, kas mēģinās uzspiest miesas tieksmes, miesas darbus, lai tu būtu dusmīgs, lai tu ķildotos, lai tu šķeltos pats sevi iekšēji, lai tu šķeltu citus, ja? Bet Dieva mērķis un tuvošanās Dievam mērķis ir, lai tevī būtu mīlestība, miers, prieks. Un Dieva vārds saka, ka mūs pazūs pēc augļiem. Un šis kompleksais gara auglis, ko es tikko lasīju, kur viena no sastāvdaļām ir miers, to var salīdzināt arī ar šo eļļas lukturi. Eļļas lukturi par šīm 5 gudrajām, 5 ģeķīgajām, ja, kurš patiesi var iztukšoties, un mēs esam atbildīgi, lai šis eļļas lukturīts būtu piepildīts. Un mēs neesam atbildīgi tikai par sevi. Mēs esam atbildīgi par savām ģimenēm, mēs esam atbildīgi par saviem draudzes brāļiem, māsām. Kā Linda jau minēja, mēs esam šeit nevis, lai tā kā viņš ar pustukšu lukturīti eļas atnāk, lai mēs būtu vēl tie, kas vēl parāda ar pirkstu un pieliek pēdējo punktu, bet mēs esam tie, lai viņus samīļot, lai pateiktu, šeit ir droša vieta, šeit ir droša vide, un parādīt viņam Kristus piedošanu. Un kā mēs zinām, ka viens no mūsu uzdevumiem šajā pasaulē ir būt miera nesējiem. To saka Dieva vārds Mateja 5.9. Svētīgi miera nesēji,
jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Tu esi miera nesējs. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr mūsos, kā arī Linda teica, ka vienmēr mūsos un iekšēji un ārēji būs miera sajūta. Tas nenozīmē, tas ir normāli, ka tu esi kādā vētrā izaicinājumā, ka tevī nav mierīga sajūta. Tas ir ok. Un tas nenozīmē, ka šie apstākļi vienmēr būs mierīgi. Un tas nenozīmē, ka tevis nestā vēsts, mīlestībā, patiesībā pasludinātā Kristus vēsts, ka viņa atnesīs mieru tajā vietā. Tas to nenozīmē. Tas ir mērķis šai. Tieši tāpat kā, kad Jēzus nāca, tas ir viņa mērķis atnest mieru un mīlestību. Šajā kontekstā Jēzus saka, es neesmu atnācis atnest mieru, bet zobenu. Šķiet pirmajā mirklī pretruna, bet ja mēs ieskatāmies un saprotam, tad Jēzus kādam atnes mieru, bet kādam zobenu. Un tā ir katra izvēle. Tā ir katra izvēle. Un ko tad nozīmē atnest šo zobenu? Kad Jēzus izsūtīja sludināt evaņģēliju, viņš teica, un ja tas nams ir vērts, tad jūsu miers, lai nāk pār to. Bet ja tas nav tā vērts, tad lai jūsu miers atkal pie jums atgriežas atpakaļ. Tātad tevis nestā Kristus vēsts mierā, mīlestībā nesta, viņa var sanikt no cilvēks, mēs to zinām. Tu vari saņemt arī atraidījumu. Bet Dieva vārds saka, svētīgas tās kājas, kas nes labo vēsti. Kāpēc svētīgas? Jo viņas saņems mieru atpakaļ. Tas miers no tevim nepazudīs. Viņš neaizies projām, neatdod to. Vēlns centīsies tajā mirklī, kad tu būsi kādu atraidījumu saņēmis, viņš tev teiks, nu redz, nekā tu nespēji, ej pats tagad ar savu nemieru projām, ko tu tikko saņēmi no šī cilvēka. Nē, svētīgas tās kājas, kas nes labo vēsti. Un mēs varam skatīties radikāls piemērs Bībelē. Mēs zinām savus stāstus, mēs zinām savas liecības, kad esam liecinājuši kādam par Kristu. Kaut kur esam redzējuši brīnišķīgas izmaiņas, kaut kur esam redzējuši tieši pretēji kādu agresiju. Bet paskatāmies uz šiem radikāliem piemēriem kā Stefans. Kad viņš mīlestībā dalījās ar patiesību, atklājot cilvēkiem, ka tie ir nonāvējuši Mesiju, notika negaidītais. Šie vārdi iedzēla viņiem sirdī un viņi griez zobus par to. Bet viņš, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dievu godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauc un sacīja, kungs Jēzu pieņem man garu. Un ceļos nometies viņš sauc skaļā balsī, kungs nepielīdzina tiem šo grēku. To sacīs viņš aizmiga. Augstākā pilotāža, gara auglis, gara miers, ka mirklī, kad tu saņem, mēs šajā laikā, šajā gadsimtā saņemam vārdu akmeņus, bet viņš saņēma tiešus akmeņus. Un viņa pēdējie vārdi bija nepielīdzina tiem šo grēku. Līdzīgi spēja arī Jēzus pie krusta. Teikdams, piedod tiem, jo tie nesaprot, ko tie dara. Un arī pēdējo notikumu kontekstā, politikas notikumu kontekstā un visas šīs kaut kādas vētras pārmaiņas, arī šeit mēs esam aicināti teikt patiesību mīlestībā, kas var skanēt dzēlīgi, bet mums nav jāpavelks līdz, to arī Jānis pagājušais pieminēja, ka mums nav jāpavelks līdz pasaules ritmam, citus saukājot par muļķiem, nejāgām vai bezdieviem. Mums tas nav jādara. Bet skaidrs viens. Dievs to tā ir iekārtojis, ka mūsu tas miers, pacietība, citas šī gara augļa sastāvdaļas tiek izšķirtas un pārbaudītas nevis miera laikos, bet gan pārbaudījumos un izaicinājumos. Tur tiks redzams šis kontrasts. Un arī es atceros savu nākšanu pie Kristus, kad man bija patiesi interesi vērot sevi. Es aktīvi nodarbojos ar sportu. Man bija ļoti liela interese vērot sevi, spēlējot golfu, florbolu vai futbolu. Ja iepriekš, es ar laiku pamanīju, ka ja iepriekš man būtu jau lidojusi nūja vai nūja sista par zemi vai sitiena
pret sitienu es būtu atbildējis ar 2 sitieniem, tad Dievs to soli pa solim mainīja. Man bija prieks to redzēt, ka Dievs izmaina sirdi. Kā pirms 2 nedēļām teica sludinātais Horsts, kad lietas jūk un brūk, tas nav vēlns, tā ir Bībeles skola. Tie vārdi tā ļoti spēcīgi trāpīja. Protams, tas var būt vēlna uzbrukums, tas var būt miesas uzbrukums, bet Dievs ir kontrolē par to. Viņš ir kontrolē. Un šis ir tas mirklis, viņš ir kontrolē, kad tev ir jāsastopas ar viņu. Kur tev ir jāsastopas ar tavu glābēju pestītāju. Tur māls tiek veidots, kā mēs arī šodien dziedājām. Tur gara auglis tiek gatavināts, un tur tev tiek dota izvēle izrunāt un piedot, vai dusmojoties dziļumā ielaist to visu rūgtumu sevi. Tāpat, ja tev ir cīņa ar grēku, arī tur tu esi aicināts sastapties ar Kristu. Arī tur tu neesi nokancelēts. Ir ok kļūdīties. Ir ok neizturēt un kādreiz salūst. Ir ok, jo mūsu tēvs ir piedodošs. Un kā Linda jau minēja pirms tam, smejies ar priecīgajiem, raudi ar tiem, kas raud, ar tiem, kas skumst. Mūsu uzdevums ir kādam citam arī to pateikt, ka ir ok kļūdīties. Ir ok. Un Kristus tev sagaida ar atplastām rokām. Bībele saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un pat ja šodien es izkritu, Dievs dod man žēlstību celties un būt miernesējiem. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu, nomaitātu, bet Dievs saka, Jēzus saka, bet es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība pārpilnība. Arī šo rakstiet mēs esam pēdējās nedēļās dzirdējuši. Un tieši pirms aptuveni mēneša tieši Jānis sludināja, ka apstākļi nedefinē tavu dzīvību un pārpilnību. Viņi to nedefinē. Un tajā mirklī, kad tu to apzinies un satver, tu vari sastapties ar Kristu. Tu vari sastapties pie viņa kājām. Kas tic uz mani, no viņa plūdīs dzīvā ūdens straumes, to viņš teica par garu, ko viņš mums ir devis. Un vēl Jānis toreiz minēja, ja princi ieliek cietumā, viņš cietumu padara par pili. Jo svētā gara augļi nāk no tevis. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība, saka Jēzus. Viņš to grib tev dot. Ka par spīti apkārt notiekošiem mēs varam būt mīlestības, arī prieku un miera pilni, bet, kad esam vētrā, mēs varam dziļi ielaisties šajā mierīgajā okeānā. Kādreiz man otrs brālis, Andris, man šķiet bieži teica, ka okeāna virspuse var būt milzīgi bangojošiem viļņiem, bet, kad ielaižās dziļumā, tur ir miers. Un Jēzus tev atļauj tur elpot. Bībele saka, ka mēs esam zemes sāls. Un es sāli personīgi pazīstu kā rīku konservēšanai. Atceros, kad mēs ar mazi bijām, daudzījām kāpostus, bērām sālīti pa virs. Un kamēr kāposti uz galda ir zaļi, kraukšķīgi, smuki, viss ir ok. Bet pēc laika viņi sāk sabojāties. Un, lai tos saglabātu, mums viņi ir jāieskābē. Tad mēs viņus varam izvilkt ilgākam laikam, vai ne? Jā. Un sāls nomāca nevēlamos mikroorganismus, kad mēs viņus tur liekam. Sāls palīdz attīstīties pienskābām baktērijām, labajām baktērijām, lai tur šī skāpšana noritētu labi un veiksmīgi. Un viņi novērš bojāšanos.
Un tu esi sāls, tu esi aicināts būt par sāli. Kad apkārt ir nemieris, bailes, hauss, tu esi sāls. Un zini, tu esi sāls ne tikai pasaulē, bet tu esi sāls arī draudzē. Tu šeit esi sāls, lai izķertu arī tos mirkļus, kad, lai šī vieta nepārvēršās par farizēju namu. Lai šī vieta nepārvēršās par perfekcionistu namu. Ka visam ir jābūt perfekti ideāli, sadāk tu te nederi un ārā. Pasaules tendences un dažādas spiedienus to ved. Tu esi zemes sāls. Un ir kāda, ko sauc par, es nezinu, kā to var latviski pateikt, cancel culture, ja? Tā kā atcelšanas kultūra. Mēs redzam, ka pasaulē tas notiek arvien vairāk. Kāds cilvēks kļūdās, viņš tiek nokancelēts. Viņš zaudē visu. Viņš šeit ir iznīcināts, izstumts no sabiedrības. Kaut kur man uz priekšu ir šī rakstvieta, bet es gribu jau pateikt viņu tagad, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Bet ja tu esi izstumts kaut kur ārā no šī pasaules spiediena, ar savu Dievu tu sagrausi mūrus un ar savu Dievu tu pārvarēsi vaļņus. Bet mūsu uzdevums, mīļā draudze, ir šo kultūru neielaist šeit iekšā. Neielaist savā draudzē, neielaist savās ģimenēs. Bībele saka Romiešiem 12.2, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Passion tulkojums Romiešiem šis pats. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Neielaid iekšā šo pasaules kultūru, šo pasaules tendenci. Jo dažreiz jau tas liekas normāli, viss tā dara. Tā taču ir rietuma sabiedrība. Neielaižam to iekšā. Neļauj pasaules kultūrai un kārtībai atņemt tavu mieru. Ļoti labs piemērs ir sociālie tīkli. Vai tas ir Instagrams, ko parasti piesauc, ka tur liek visu perfektu, ideālu, un tu zaudē mieru to skatoties, jo tur taču viss ir ideāli. Mums tā nav, mums tā nenotiek. Un arī par draudzēm. Mēs varam skatīties, kur draudzes ir laba, viss skaists video ieliek un viss kaut kas ir forši. Un, kaimiņu zālīt vienmēr ir zaļāk, vai ne? Tā, kad tu esi uzķēries uz šo āķīti, aizgājis turien, saprot pēc laika, nu jā, tā jau arī. Tā ir cilvēki un tā ir daudz izaicinājumu un problēmu. Nemitīga līdzināšanās kaut kam. Obligāti strauja attīstība, efektivitāte, progress. Tas viss, daļai tas viss, ko es tikko noteicu, ir labas lietas, bet ja mēs neuzņemamies, tad tās ir mieru atņemošas lietas. Arī nauda pat par sevi ir laba lieta, vērtīga lieta. Bet ja tās rezultātā tevī rodas šī mantaskārība, tad tev tā manta nauda vairs nav par svētību, nav par labu. Jā, šī pasaule piespiež dzīvot pastāvīgā stresā. Mēs esam tādā kā glābšanas laivā. Glābšanas laivā, kur mēs varam meklēt šo mieru. Finanses, bērnu pulciņi, jāizmanto visas iespējas, jāstāv rindā tur, jādabū tas, jāizdara šitais, jāizbrauc uz turieni. Par to visu ir un vajag domāt, bet vai Jēzus neteica? Paskatieties uz putniem gaisā. Paskatieties uz puķēm pļavā. Vai tās nav tik brīnišķīgi, vēl skaistāk apģērbtas kā Salmans? Un Dievs viņas met, kā tur bija teikts, krāsnī. Ja? Vai gan mani atstās viņš? Viņš tevi neatstās. Viņš tevi negrib atstāt. Pēc atkal šajā mirklī, kad tu kaut kur iekrīti tādā salīdzināšanā, tad sastopies ar viņu. Viņš negrib tevi atstāt.
Neraizējies, jo vai tu ar savu zūdīšanos, savu mūžam var pielikt kaut vienu olekti? Jebkādu laika periodu vēl pie savas dzīves. Nē, nevari. Norimties Jēzus priekšā. Uzticēties tur, kur tu esi. Savas saknes dziļi laižot viņā. Pārskati ikdienas. Pārskati pēc iespējas biežāk savu fokusu. Vai tavs fokus ir vērsts uz perfektu pasauli vai uz perfektu Dievu? Jo tu esi daļa no Dieva. Tu esi daļa no Kristus miesas. Jā, mums ir lietas, kur augt un jāaug. Bet mēs atsakamies ielaist pasaulīgu nemieru, izlaidību, ienaidu, strīdus, dusmas, ķildes, šķelšanos un visas pārējās miesas tieksmes. Un tas attiecas uz visām mūsu dzīves sfērām. Uzticies Dievam par procesiem, kuros tu esi iesaistīts. Kuros viņš tev tagad ir atļāvis būt. Uzticies Dievam. Un interesanti, kad lasot visu šo gara augli, kurš sastāv no šīm vairākām lietām, ja mēs izņemam kaut vienu lietu ārā no turienes, tas auglis vairs nevar būt tik garšīgs un sulīgs un gatavs. Viņš ir zaļš, negatavs, skāps. Jo, ja nebūs mīlestības, tad īsti nav jēga pārējām tiem visiem lietām, ne? Ja nebūs prieka, droši vien, ka nebūs arī miera. Bez miera nebūs arī prieka. Un bez pacietības nebūs miera. Tātad mēs kaut ko no tā izņemam ārā, viņš tāds sabrūk, kā kāršu namiņš. Tāpēc mums ir šajās visās lietās jāstopās ar Kristu. Saka, šodien bija laba pārbaude, ka puišeļi uzgriez virpuli, gāja pret sistēmu, un tajā mirklī tu var jau sākt drebināties un ārdīties, un viņi, kas tad notiek, vēl trakāk. Sāk vēl bļaut, un viss tik vēl sliktāk. Tu var norimties, Jēzu, piedod, es netiek galā. Es zinu, ka tu zini, ka es netiek galā, palīdzi man, un tev ienāk miers. Un tev var pieiet pie šīs situācijas, tu var pieiet pie saviem bērniem ar mīlestību. Jā, ar stingru roku vēl joprojām, bet ar mīlestību, zinot, ka tu kopā ar viņiem sastopies ar Kristu. Un šis auglis, šis gara auglis, viņam ir jāļauj nobriest. Viņš nobriest laika gaitā. Un, lai auglis nobriest, viņam ir vajadzīga saule. Viņam ir vajadzīgs saules siltums un gaisma. Un mūsu saule ir Jēzus klātbūtne. Mūsu saule ir, ka mēs tuvojamies Jēzum. Mūsu saule ir, ka mēs esam šodien šeit arī. Mūsu saule ir lūkšana kambaris. Mūsu saule ir sarunas ar brāļiem, māsām, aizlūkšana, padoms. Un mēs varam būt par sauli kādam citam viņa grūtajā brīdī, kā padomdevējs un aizlūdzējs. Un mēs zinām stāstu par Martu un Mariju. Mēs zinām, ka Marta tik strādāja un skraidīja, kamēr Marija sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās. Bet vajag abus, ne? Bet nevajag atdot savu mieru, skrienot un darot un organizējot. Sāc no Jēzus klātbūtnes, ļauj piepildīt sevi. Uzticies Jēzum, meklē savu prieku un mieru savā kungā ar pateicību. Viņš visu kontrolē un viņš izvadīs. Un pēdējā laikā liek arī aizdomāties tas, kad uz tādu mirkli mieru mēs varam noķert, kad mēs kaut kādas lietiņas izdarām. Ček, tas ir izdarīts, miers. Bet tad, kad tas ir izdarīts, tad sākās atkal nemiers. Ne? Ir tāda pauze. Kaut kas tāpat tās nav. Ja tu esi vienkārši gājis un kā Marta to darīs. Un patiesa laime nevis visu atrisināt ar savām prasmēm, bet spēt atdot katru situāciju Jēzum vispirms. Neļaujot nemieram pārņemt tavu sirdi.
Jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, ko es jau lasīju, un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Un tāpatās, ja tu saņem no Dieva kādu vīziju, saņem redzējumu, uz ko Dievs tevi aicina, man personīgi bieži vien tas rada uzreiz nemieru. Zinot, ka tas ceļš vai tas mērķis, uz kurien jāiet, ir kaut kur tālu, viņš liekas nesasniedzams, viņš liekas sarežģīts, bet arī šeit Dievs aicina norimties, Dievs aicina apsēsties un lūgt viņam. Dievs dod soli pa solim. Tu neuzliec vairāk, kā es spēju panest. Dod pa solim. Manā gadījumā, es domāju par šo draudzi, es ticu, ka Dievs rādīja šo vīziju, kad šī draudze būtu būvējama uz mājas grupām. Pirmā mirklī man tas liekas pilnīgi neiespējami, liekas kādā veidā, kādā sakarā. Bet ejot tuvāk, tuvojoties Dievam, saprotu, ka Dievs ir tas, kurš dod. Dievs ir tas, kurš dod tev mērķus, ja tu prasi, ja tu kusties, ja tu dari, ja tu gribi darīt. Un pati galvenā atkal, tava atbildība ikvienā šajā izaicinājumā procesā ir un būs saglabāt mīlestību un piedošanu savā starpā. Bībelē ir rakstīti vārdi, ka pēdējos laikos mīlestība izzudīs. Izzudīs, pazudīs. Cilvēki kļūs patmīlīgāki un būs šī kancelēšanas, atcelšanas kultūra. Bet mūsu uzdevums ir saglabāt mīlestību mūsu vidū. Saglabāt mīlestību, jo labāks ir mazumiņš ar tā kunga bijāšanu nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt. Angliski, it's much better to live simply, surrounded in holy awe and worship of God, than to have great wealth with a home full of trouble. Labāk dzīvot vienkārši, svētā glītumā, pielūdzot Dievu, nekā milzu bagātībā, bet ar lielām raizēm. Mums ir tik ļoti cilvēcīgi vēlēties izdarīt pašiem. Mums ir tik ļoti cilvēcīgi vēlēties spērt soļus pašiem. Jo mums ir bail, kad mēs nekontrolējam lietas. Bībelē ir labs piemērs, kur Sauls, ne tas, kurš Pāvils, bet Sauls vecajā derībā, bija kāda cīņa, kur Izraels cīnījās ar pretinieku, šeit ar filistiešiem, pretī bija milzīga armija, un pravietis Samuēls lika viņam gaidīt. Lika gaidīt, kad viņš nāks un upurēs un svētīs, lai viņi var doties šajā cīņā. Viņš gaidīja 7 dienas līdz šim noliktam laikam, bet Samuēls kavējās nākt, un viņām bija stress, viņām bija spriedze. Viņš teica, nesiet šurp tos dedzināmos upurus, es pats to izdarīšu. Un tik līdz kā viņš to bija izdarījis, atnāca Samuēls un prasīja, ko tu esi izdarījis, kāpēc tu tā rīkojies. Un tajā mirklī, viņš jau bija rīkojies iepriekš slikti, un viņš bija grims tādā savā paštaisnībā un lepnumā, bet šeit viņam pateica, ka tas kungs būtu nostiprinājis tavu troni, bet tagad tas ir beidzies. Vīrs pēc Dieva sirds ir jau atrasts, lai būtu par valdnieku. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Sastapties un norimties ar Dievu ir sagaidīt viņa atbildi, sagaidīt viņa plānu un nesteigties pāri tam visam. Jā, dažreiz citu acīs tas var likties pārāk lēni, tas var likties nedroši. Kā mēs redzam, daudz sāk atkāpties. Tieši pretēji piemēru mums parādīja Dāvids, kurš svaidīja par ķēniņu, un pagāja 15 gadi, līdz viņš kļuva par to. Viņš to varēja izdarīt ātrāk. Viņam bija 2 iespējas: Saulu, kurš viņu vajāja, veco ķēniņu, kurš viņu centās nogalināt Dāvidu,
Viņam bija divas ideālas iespējas, kur viņš bija viņam uz paplātes principā nolikts, kur viņš varēja pielikt zobenu, nogalināt. Viņš teica, es nepacelšu roku par tā kunga svaidīto. Viņš nesasteidza notikumus. Viņš uzticējās Dievam, ja Dievs ir aicinājis, viņš arī vadīs. Un, protams, tas nedrīkst būt par iemeslu slinkošanai, ka mēs tagad esam šeit atnākuši un tagad sēdēsim un gaidīsim, kad nams piepildīsies, Dievs dos jaunu namu un atkal piepildīs, jā, nē, mēs rosīsimies un darbosimies. Bet mēs norimsimies, lai dzirdētu viņa gribu. Es zinu piemērus, kad es esmu saņēmis aicinājumu, redzējumu, būt kādā draudzē, paiet laiks. Kā jau es minēju pirms tam, ka būs redzams kādas nepilnības, jo tur ir cilvēki. Un tad, kad mēs redzam šīs nepilnības par daudz, mēs kaut kādā ziņā izšķiramies. Vai lūgt par šīm lietām, iestāties, censties dot, vai arī teikt, Dievs, es šeit vairs nesaņemu, bet man tālāk. Un mēģināt atrast veidu, kā iziet. Man patīk, es neatceros, kurš šos vārdus bija teicis, bet iespējams šis ir tas laiks, kad tu nesaņem, kad iespējams šis ir tas īstais laiks, kad tev ir jāsāk dot. Kad tev tieši ir jāceļās kājās un jāsāk vairāk dot. Protams, ir visādi gadījumi, bet saprot, kāds ir Dieva aicinājums, un to var izdarīt tikai norimstoties. Tāpat ļoti, tuvojamies jau beigām, tāpat ļoti interesants liekas šis stāsts par Pāvilu Sīlu. Cietumā viņi saņēma aicinājumu sludināt evaņģēliju, un to darot, pēc daudziem sitieniem viņi nonāca cietumā. Un es nelasu, kā Pāvils Sīlam būtu teicis, hei, Sīla, šitais nekam nedara. Mainam stratēģiju, taktiku, ejam prom no šejienes, no tās draudzes, kur tad Dievs mūs ielika. Laužam ārā cietuma durvis un... Nē, mēs paliekam mierā, uzticamies, pateicamies un slavējam. Un viņš izlauzīs, ja vajadzēs, un viņš arī izlauza. Psalms 27:14. Esi droši un stipra man sirds un gaidi uz to kungu. Mīļie, mēs gribam, ka šīs draudzes kultūra ir tavu, katra viena, gara augļu un gara dāvanu inkubators. Mēs zinām, ka inkubators vieta, kur oliņas tiek gatavinātas, sildītas, lai viņas izšķiļas. Lai tava gara augļi, lai tavs gara auglis nobriest, lai tavs gara dāvanas atraisītos, mēs gribam, ka šī ir tā vieta. Vieta, kur tu vari kļūdīties, vieta, kur tu vari atnākt pakritis, bet lai tas, protams, nedod uzreiz vietu grēkam, ja, ka mēs tagad, tāpēc mēs grēkotu speciāli. Bet šī ir droša vieta. Un atceramies, ka mēs paši esam tie, kas ar savu tuvošanos Jēzum, ar savu attieksmi nosakam, cik tad šā inkubatorā tā temperatūriņa būs uzgriezta. Ja mēs presēsim, ja mēs, rezultātu to, šito, kāpēc to atkal nokriti, tad šeit būs visticamāk grādi par maz vai par daudz. Un sadegs pārdegs. Un mēs katrs viens esam daļa šeit. Ja tu šodien šeit sēdi, vai tu klausies video ierakstā, tu esi daļa, lai šeit būtu ienesta Kristus mīlestība. Lai šeit būtu ienesta tava sastapšanās ar Kristu, lai arī citi varētu sastapties. Kvieši lauksaimniecībā aug slikti, skābā vidē. Neļausim šeit būt skābai, stresainai un spiedīgai videi, bet gan videi, kas tiešām atļauj kļūdīties un ka te viss nav perfekti. Amen. Kambars, vārds, lūkšana, kalpošana draudzē, tāpat tava ikdienas rutīna, tas ir arī tava gara augļa un gara dāvana inkubators.
Tātad, savēlkot vēlreiz, uztici viņam savas lietas, no savas puses dari to labāko, ko tu vari, un viņš darīs. Amen.